Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Šajā pirmdienā aviācijas nozarē ir pāris nevisai patīkami jaunumi. Turcijā vakarā pēc nolaišanās Antaljā aizdegās Krievijas aviokompānijas Azimut lidmašīna Suhoi Superjet 100. Lidmašīnā bija 95 cilvēki, tā bija ieradusies no Sočiem. Visi evakuēti, cietušo nav, ugunsgrēks nodzēsts. Savukārt Lietuvā šorīt ap 5:30 no rīta netālu no Viļņas līdzās dzīvojamai ēkai avarēja DHL transporta lidmašīna. Viens no tās apkalpes locekļiem gājis bojā. Aģentūra AP ziņo, ka tā bijusi 31 gadu veca lidmašīna Boeing 737, tomēr kravas lidmašīnām šāds vecums nav nekas neparasts. Pēc Lietuvas amatpersonu teiktā lidmašīna nokritusi un slīdējusi pa zemi vairākus 100 metru, līdz apstājusies aizķerot 2 stāvu dzīvojamo māju. Ēka aizdegās, ugunsgrēku izdevās lokalizēt, no mājas evakuēti 12 cilvēki. Valsts policija rosinājusi apsūdzēt 9 personas, starp tām vienu no zināmākajiem Latvijas organizētās noziedzības līderiem – Juriju Spiridonovu. Kā esam stāstījuši, septembrī likumsargi ar Eiropola un Eurojust atbalstu aizturēja viņu un vēl vairākus viņa organizētās grupas dalībniekus. 4. decembrī Melngalvju namā Rīgā pasākumā Latgales diena 2024 apbalvos konkursa Latgales uzņēmēju gada balva 2024 uzvarētājus. Kā informē Latgales plānošanas reģions, pasākumā godinās uzvarētājus 11 nominācijās. Pasākumā plānota Daugavpils vienības nama orķestra Daugavpils Sinfonieta, jauniešu kora Daugava vokālās grupas, solistu Ilonas Bageles, Daiņa Skuteļa, Makša Krilova, Kristīnes Zaharovas un norvēģu mūziķu uzstāšanās. Sestdien Daugavpilī notika jaunās partijas Sarauj Latgale dibināšanas kongress. Pasākumā piedalījās 272 delegāti. Kongress apstiprināja partijas programmu, ievēlēja Sarauj Latgale valdi un tās priekšsēdētāju pašreizējo Daugavpils mēru Andreju Elksniņu. Ziņu turpinājumā Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa par tuvākajā laikā Daugavpilī iecerētajiem darbiem un to, kā tie veicas. Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta būvvalde veica atzīmi par būvdarbu uzsākšanu. Izdeva atļauju uzsākt bīstamas un vidi degradējošas ēkas stācijas ielā 95 nojaukšanai. Pagājis jau diezgan ilgs laiks, kopš brīža, kad pašvaldība noslēdza līgumu ar būvniecēju par objekta nojaukšanu, jo nācās pārtaisīt dokumentāciju atbilstoši institūciju nosacījumiem. Beidzot, viss ir saskaņots un darbus var uzsākt, kaut gan fragmentu no ēkas nāksies saglabāt, atbilstoši Nacionālās mantojuma pārvaldes nosacījumiem, jo ēka atrodas pilsētas vēsturiskā centra aizsargjoslā. Atgādināšu, ka šajā gadījumā tika pieņemts lēmums par ēkas piespiedu nojaukšanu, un tas tiks izpildīts par pašvaldības līdzekļiem. Nojaukšanas izdevumus mēģināsim atgūt no objekta īpašniekiem, kaut gan izredzes ir mazas, jo lielākā daļa no tiem nav atrodami. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība no rītdienas līdz 8. decembrim rīko iedzīvotāju aptauju. Tajā iedzīvotāji var paust viedokli par Olympik Casino azartspēļu zāles darbību jaunajā Forštatē, Raipolis ielā 11A. Aptaujas anketa ir pieejama dzīvojamās mājas, kas atrodas 150 metru attālumā no spēļu zāles, dzīvokļu īpašnieku pastkastītēs, kā arī Daugavpils pašvaldības informācijas birojā Krišjāņa Valdemāra ielā 1. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Alise Plus Radio